tikko aizbrauc autiņš un nepaņēma, jo viņš ir pilns, tā viņi tam darīt. Nu, nemēģina baigi saspiest cilvēkus, vienkārši pilns, okei, taistais durvis, izlaiž aiztais durvis un aizbrauc prom. Bet es tikamēr stāvu, atradu tādu foršu reklāmu. Kurā viņš reklamē lietu, kas saucās FitFlop. Un tās ir ķēdes, kurā ir iebūt trenažera zāle. Viņi sevi pasniedz ar saukli It's the shoe with the gym built in. Trademark. Un vēl apakšā viņi raksta, ka get a workout while you walk. Ķipa tu, vienkārši uzvelc, ej, un uzkačājies. Un viņi apsola, ka pa 19% uzlabos tava augšstilba. Tavu augšstilbu, attiecīgi, pa 30% nostiprinās pakaļas muskuli. Un 16% more hamstring activation. Vēl sazinu, kas tas tāds ir. Bet, katrā ziņā nezinu, kā tās kurpes strādā, bet, kājas jau viņi pareizās nobildēja. Tā, katrā ziņā ļoti motivējoši. Es domāju, visi resnie Amerikos varētu paskatīties un uzreiz nopirkt. Mums arī tāds vajag. Zin kā, galu galā Latvijā var cilvēkiem patīk staigāt uz džimu, un tad beigās, ja tev ir kurpes, un tad uz džimu nemaz nav jāstaigā perfekti, ne? Es tik iedomājos, vai viņi strādā tikpat labi, ja spiež pedāli. Tā kā, ja mašīnām brauc. Tā vajadzētu uzprasīt viņiem. Varbūt, nemaz nav jāstaigāt, vienkārši nopērkt tās kurpes, jo, the gym built in, tad viss ir uzrakstīts, un tad tu vienkārši spied pedāli, ting, rokā koliņa un hotdogs. Un viss. Aidā! Ai, katru dienu kaut kādu prikoli.